Anna Celmiņa zina, kas strādā biznesā. Annas analītiskais skats spēj pamanīt arī to, ko Excel tabulas nerāda. Gatis Gāga balansē starp aktiera un uzņēmēja lomām. Gata uzņēmēja piedzīvotais, gan veiksmes, gan kļūdas, ļauj viņam uzdot īstos jautājumus citiem uzņēmējiem. Sarunās ar jaudīgiem Latvijas uzņēmējiem meklēsim īsto atslēgu uzrāvienam biznesā. Liela daļa to darbu iet no mutes mutē, un tas pat strādā vairāk nekā tāda maksas reklāma. Pieprasījums mums ir tā labā problēma, mums trūkst apjoms. Mēs diversificējam tos darbus, lai ir gan, jo kaut kur vienā nav, ir otrā. Ja mēs skatāmies tīru biznesu, tad mēs ļoti daudz lietas darām nepareizi. Veidojās lielāks apgrozījums, kas palīdz kaut kādai naudas plūsmai. Tas nevis nav. Te kaut ko gatavo no koka, vai ne? Es tā dzirdēju, ka Latvijā koki joprojām netrūkst. Tā, nekur ir paši galvenie. Tie varētu būt saimnieki, ja? Jā. Labdien! Labdien! Labdien, Anna, ļoti patīkami. Patīkami, jā? Inga, sveiki! Kā tas viss sākās? Mājās uz dīvāniņa īstenībā jau kādu brīdi strādājot iepriekšējā darbā, gribas kaut ko mainīt, gribas kaut ko vairāk sasniegt, ja tu esi uz vietas kāds 10 gadus strādājis līdzīgu darbu un gribas kaut ko darīt to savu lietu. Jā. Bet tajā brīdī jūs nākat no šīs nozares, no šīs industrijas, jūs esat galdnieki, jūs esat kokapstrādes uzņēmumā vai pilnīgi nesaistīti? Es ar izglītības stilu mēbeļu galdnieks, jā, esmu nostrādājis par galdnieku, pēc tam vēl par galdniecības vadītāju. Tā kā citreiz var teikt arī patrenējies citos uzņēmumos. Es savukārt strādāju par aģentu vairākās firmās un līdz ar to izveidosies liela kontaktu tāda bāze. To visu saliekot kopā, laikam mums tā arī sanāca. Tā viena baile, kad neizdosies, tad, man liekas, Ingai bija lielāka, kad viņi vienmēr aizbraucot pie jau saviem labi atpazītiem klientiem un šo manu vizītkarti iedeva un viņš nostrādāja. Viņas atnāca, kas atnāca ātri, kas atnāca pēc gada vai vēlāk, bet viņš strādāja. Un bija arī klienti, kas man teica, es tevi nepazīstu, bet es pazīstu Ingu. Ja tev ir attieksme tikpat labi kā Ingai, tad mums viss sajies. Un vēl šobrīd, jau pēc 8 gadiem vēl strādājam ar šiem klientiem. Tad var teikt, ka tev bija zināšanas un tev bija klientūra. Un šos abus kopā saliekot, tad tas bija tas... Tā ir laimes atslēga mūsējā. Laimes atslēga. Panākuma atslēga, jā. Klients zvana, jāpaceļ. Kaut kādus kvadrātmetrus. Jā, lūdzu. Sveiki, Anna, ļoti patīkami. Labdien! Sveiki! Rihards. Sveiki, ļoti patīkami. Šis ir tik skaisti. Mēs esam, es pareizi saprotu, mēs esam sēņu audzētavā? Jā, mēs esam sēņu laboratorijā. Tā mēs sevi saucam par laboratoriju. Ok. Es nezinu, kā mēs satilpsim, bet... Jāsasveicinās, atceries. Labdien, Labdien, sveicināti. Sveiki! Prieks jūs redzēt. Kas taisams, ja? No sākuma bija tas viens maiss, bet, kad mēs sapratām, ka mēs gribam vairākus, mums mājās bija pagrabā paredzēta pirts, kura izrādās ir ļoti laba vieta, kur izveidot arī sēņu laboratoriju, jo tur ir viegli tīrāmas telpas un ventilācija un tekošs ūdens, un tad mums vienkārši atteicāmies no pirts, un tur bija tā pirmā vēl mazāka sēņu laboratorija. No sākuma mēs sēņus audzējām sev priekam, un vienā brīdī viņas vienkārši sāk augt tik daudz, ka mēs paši nevaram patērēt, un mēs piedāvājām draugiem. Tas ir kaut kas, ko var apēst, tiešām? Tās ir sēnes, kuras var arī ēst. Viņas ir ļoti garšīgas. Pie mums ir bijuši arī pavāri, kuri ļoti viņas iecienījuši, bet mēs no viņām ražojam uzturbagātinātājus. Jo viņas ir arī medicīniskās sēnes, un tad mēs no viņām izvelkam ārā tās labās lietas un ražojam produktus.
Uzņēmums Woodhart pagājušā gadā nopelnījis vairāk nekā 127 000 eiro. Tā apgrozījums 2,5 miljoni. Darbinieku skaits 51. Kas ir tas, ar ko jūs nodarbojaties? Pamatā ir galdniecība, bet mums jau viņi ir izaugusi no vienkārši āroda uz profesionālu ar augstām tehnoloģijām, dzīmēta mēbeļu ražošana, durvju mēbeļu ražošana pēc pasūtījuma. Tad jūs esat tajā žanrā, kas ir augsta pievienotā vērtība. Jā. Tam, kas ir mūsu, tā teikt, maizīte, koks Latvijā, jā? Kā tam vajadzētu būt patiesībā ar koku, ka būtu jābūt vairāk šādiem uzņēmumiem ar augstu pievienoto vērtību, ka nevis mēs eksportējam apaļkokus vai skaidrs jau tā, bet tieši koksni, ka tam vajadzētu būt mēbelēm un šāda veida izstrādājumiem. Un šajā sadaļā arī mēbeles ir vienkāršas mēbeles un ir mēbeles ar augstu pievienoto vērtību, kas ir tiešām izstrādātas, dizaineri izstrādātas un radītas unikālas viņas. Un šis ir tas mūsu galvenais lauciņš, šīs unikālās mēbeles. Tikai vienīgo pasaulē vienā eksemplārā priekš vienu klientu arī viņu izgatavot. Kas ir šis labirints vai kā lai te nosauc? Šis ir kaut kas interesants. Tātad uz doto brīdi mums arī puiši atrodas Norvēģijā, veic mēbeļu montāžas. Un šeit ir viens darbs, 100-gadīgi vecām kāpnēm, ir jāuzliek sienas paneļi pa liektu. Šo vairs nevarēs izdarīt pēc rasējumiem, pēc vispārējā. Mēs esam noņēmuši šablonu Norvēģijā, šo šablonu atvedām šeit, uzveidojām saucamo būri, pēc kā veidosim sienu paneļus, liektas smargas pēc fakta. Šeit mums būs laikam atgriezīsies vairāk šis āroda darbs, tiešām tas roku darbs, kur rasējums nepalīdzēs. Tā atkal ir pazīšanās, jo tomēr liela daļa to darbu iet no mutes mutē un kaut kāda pazīme. Reklāma, nākamais, kur jūs veidojat, tas pat strādā vairāk nekā tāda maksas reklāma. Tu gribētu kaut ko uzzināt biznesa teoriju, kaut ko jaunu šodien? Saki, jā. Būs īsi, bet vajag šito. Ir tā teorija par to, ka tu kā uzņēmums vari peldēt zilā okeānā, tu vari peldēt arī sarkanā okeānā. Zils nozīmē, ka tur pilnīgi neviena cita nav, tad tur nav neviena konkurenta. Sarkans nozīmē, ka tur ir tik daudz konkurentu, kas viens otram kož, ka ūdens ir asiņains. Pieņem lēmumu, kurā no šiem scenārijiem iet iekšā, jau tad, kad tu izvērtē savu produktu, nišu un auditoriju. Un kā tev liekas, kurš, ja mēs pielietojam šo principu, kurš no šiem varētu būt sēņu audzētāju okeāns? Tagad eksaminē. Jā, uzreiz. Ko es esmu sapratis? Man liekas, ka sēņu uzņēmums ir izteikti zilais okeāns. Man arī tā liekas. Un kokapstrādes uzņēmums ir sarkanais, kur pilns ar haizivīm un piraņām, kas to tik vien gaida, kad tev kaut ko nokost kādu. Uzņēmuma Sporelab 2024. gada apgrozījums bija 134 000 eiro, peļņa 15 000 un šobrīd strādā 2 darbinieki. Zinot to, ka jums ir bijis vēsturiski saskara ar programmēšanu, man šķiet, ka tas ir mākslīgā intelekta radīts brīnums, kad tu redzi, kā tā pātrinājumā tā sēne aug. Fantastiski skaisti. Vai šis ir vispār pa īstam? Jā. Man liekas, ka daba pārspēja mākslīgo intelektu. Jā, mēs varam runāt par micēliju intelektu, vairāk sēņu kontekstā, nevis mākslīgo intelektu. Kas arī ir MI. Jā, tieši. Jā. Arī man cikot labi, šis ir tātad, bet šī ir, es to varu pareizi saukt par funkcionālo medicīnu. Viņš nebūtu ar medicīnu. Jā, mēs arī paši runājam par funkcionālajām sēnēm, kas ir nevis ēdamas, bet viņām ir citas funkcijas un īpašības. Tad jau jums droši vien ir grāds bioloģijā vai medicīnas zinātnē? Nē. Nav tas, nekas no tā mums nav. Un ar to visu to brīnumu var radīt. Jā. Tas prasa, protams, daudz vairāk laiku, jo mums ir viss
jāizurbjās visam jaunajam pašiem cauri. Pasaules kontekstā šī jau vairs nav ļoti nezināma niša, vai jūs sevi uzskatāt par Latvijas līmenī par nišas uzņēmējiem? Savā ziņā uzskatām, Jā. jo mēs esam šobrīd, man liekas, pat joprojām vienīgais uzņēmums, kas tiešām arī sēnes audzē un ražo uzturpagātinātājs paši Latvijā. Tā kā tādā kontekstā mēs esam niša, bet, protams, tirgu mēs neesam vienīgais pieejamais produkts, jo daudz kas tiek importēts, bet jā, mēs esam vienīgie, kas Latvijā ražo paši. Tā bija apzināta rīcība iet tur, kur neviena cita nav. Nav bijis doma, ka taču tomāti ir visiem cēsu tirgu absolūti saprotams produkts. Atkal to ar saviem āboliem. Laikam jau nē, jo mums jau no sākuma bija tā interese par sēnēm, tā aizrautība un no tā radās biznesa interese, nevis otrādi. Vai šis bizness jau ir tik nobriedis, pašpietiekams, lai jūs varētu neuztraukties, ka tas ir jūsu primārais ienākums vai dzīves? Līdz tam mēs vēl neesam nonākuši. Ja mēs kaut ko esam šodien iemācījušies, tad tas ir par okeāna krāsām. Sarkanais okeāns - milzīga konkurence. Un tāpēc man uzreiz Asiņai vienkārši ir viens otram koži. Jā. Tādam uzņēmumam kā mums ar 50 darbiniekiem, tāda galdniecība ražošanas, viņas nav daudz. Līdz ar to pašu, ja klientam ir liels projekts un ir nepieciešams salīdzinoši īsā termiņā to izdarīt, kā mūsdienās viņu vajag, kad būvniecības iet ātrāk, un šī tad ir mūsu lauciņš. Jā. Es dzirdēju par tādu cash cows jēdzienu. Nekad. Bet ar govīm ir bijis sakars. Ar govīm? Jā. Vistiešām. Cash cows tas ir tas, ko biznesā sauc par naudas govis, slaucamās govis. Kaut kāds produkts, kas ir pats par sevi ejošs un viegli garlaicīgs. Un tev pelna naudu, kamēr tu vari A attīstīties, B būvēt kaut ko interesantu, C kļūdīties potenciāli vai darīt kaut ko tiešām radikāli nišīgu. Un man šķiet, ka tas ir tas, ko arī Neviļus, šis kokapstrādes uzņēmums, sev bija atrisinājis ar šiem pasūtījumiem, kas ir ļoti tehniski. Tie ir viņu cash cows, jeb naudas govis. Vai jūs esat arī pētījuši to eksporta potenciālu, to tirgu tur, Baltijas valsts vai vēl tālāk? Tas ir mūsu noteikti dienas plānā. Tā kā, mums būs tagad lielākā ražotne, kur mēs tuvāko mēnešu laikā jau palaidīsim, un tad mēs sapratīsim, ko nozīmē strādāt ar 5 reizes vairāk sēnēm, un tad jau nākošais solis ir strādāt arī pie lielākas ražotnes, kas arī varētu mums nodrošināt eksporta iespējas tīri apjomziņā. Jā. Pētījuši esam tieši uz Skandināvijas tirgu, kur tieši tās vērtības, ko mēs spējam dot, cilvēki novērtē augstāk. Tieši to bioloģisko certifikāciju, to atklāto procesu, to caurredzamību un to visu pārējo. Mēs bijām vienā citā cehā. Tu teici, tiek gatavots ar zemāku pievienot vērtību, vienkāršāk pagatavojama produkcija. Tad jums ir gan, augstais gals un zemais gals, ja tā tu varētu teikt. Tas bija tā kā apzināts lēmums to savu, nelikt visus solis vienā groziņā vai vienkārši tas sanāca? Ir precīzi tas, jo nevienmēr kaut kur ekonomika nostaigā vēl kaut kas. Mēs diversificējam tos darbus, lai ir gan, jo kaut kur vienā nav, ir otrā, un tad ir un taisot vienu ceku, kur var vienādu tipa mēbeles taisīt, vairumā veidojās lielāks apgrozījums, kas palīdz kaut kādai naudas plūsmai. Tad sanāk, ka pat nevajag izvēlēties. Ja mēdz teikt, ka tāda īsta nauda slēpjās drusku garlaicīgākā kategorijā attiecībā uz biznesu. Interesantāks nozīmē ne tik daudz naudas. Jūsu gadījumā tas viens otrs papildina augstāk un zemāk pievienotās vērtības. Bet tas strādā. Ja tas strādā, kāpēc tas būtu jāmaina? Nākot iekšā jau pamanīju to iespējīgu aparātu, bet es kaut arī jūs pajautāt, tagad esmu saņēmis dušu. Kas jums tas tāds? Tas ir mūzikas sintezators. Šādi tad mēs arī pie viņa pieslēdzam dzīves sēnes.
Un tā kā dzīves sēnes micēlīs savā starpā sazinās ar elektroimpulsiem, tad mēs šos elektroimpulsus varam pārvērst arī mūzikā. Un tad sanāk, ka mums sēnes spēlē mūziku. Kur mums ir sēne. Un, es tagad tā ātri nodemonstrēšu. Foršāk būtu, kad mēs viņu pieslēdzam pie tās augsnes, ne pie pašas sēnes, bet tā doma ir tāda. Jā. Vai tu jau iztēlojies, kāds varētu skanēt? Relax FM varētu būt. Vai, ja mēs paņemtu citu sēni no plaukta, šīs pašas sugas, ežu... Tas liek ārā droši vien ne tos trostu vai ne? Vai tā skaņa būs tāda pati, vai viņi... Es tieši biju jautāt, vai viņiem ir dažādas frekvences. Tas ir savu balss. Sēnei katrai? Tas ir tāds interpretējums. Vai sugai ir savu balss? Mums ir tādi ļoti forši žurnāli. Mums ir tādi ļoti forši žurnāli, kur ir dažādi raksti par sēnēm. Un tieši šeit ir viens dīdžejs, kurš tieši ar to nodarbojas. Viņš ieraksta dažādas. Sāk viņš ar augiem, tad viņš pārgājis uz sēnēm, dažādas sēņu sugas ieraksta šos elektroimpulsus un pārvērš viņus mūzikā. Viņam ir vesels albums, var noklausīties visās attiecīgajās mūzikas straumēšanas platformās. Un viņš tur runā, kura sēnē, par raksturiem. Viņš tur runā par raksturiem, kas atšķirās dažādām sugām. Gan augiem, gan arī sēnēm. Tā kā cilvēki dara ļoti interesantas lietas. Tie elektroimpulsi arī ir kaut kas tāds, ko mēs pētam caur mūziku, bet mēs arī tagad sākam pētīt arī. Kas ir jūsu auditorija šobrīd, ja tā paņem, labi, draugu paziņas, bet kas ir tas Tipiskais mūsu klients ir cilvēks, kas ir tomēr virs 35 gadiem, jo šie produkti vispār arī nav paredzēti nemaz cilvēkiem zem 26 gadiem. Kāpēc? Viņai ir citas sēnes. Viņai ir gan citas sēnes, gan arī smadzenēs viņiem visi procesi joprojām notiek ļoti dabiski, un tur nevajag neko ilgtermiņā uzturēt, jo tur viss attīstās, un tas mūsu klients ir virs 35 gadiem, un parasti tie cilvēki, kuri meklē tieši tādu dabīgu produktu, ar ko savu veselību uzturēt. Mēs mazāk meklējam cilvēkus, kurus tieši interesē sēnes. Mēs vairāk skatāmies uz cilvēkiem, kurus interesē smadzeņu darbības uzlabošana. Pieprasījums mums ir tā labā problēma, mums trūkst apjoms tieši tā, bet mēs izvēlējāmies sākt soli pa solim. Vispirms jāsaprot, vai mēs varam vispār kaut ko izdarīt, un vai mēs to varam izdarīt kvalitatīvi, un tad tas tomēr prasa laikus un saprast. Un tagad mēs jau būvējot jauno ražotni, mēs jau esam daudz ko iemācījušies, un mēs varam šo pašu klimata kontroli nodrošināt jau no sākuma. Tas ir brīnišķīga problēma, ka pieprasījums pārsniedz piedāvājumu. Tad mārketings un zīmols nav jūsu dienas kārtībā šobrīd primārā lieta. Tā mums ir primārā lieta, tomēr, jo mums par sevi ir jāmācās runāt, lai kāds mūs atrod. Jo, mēs neesam vienīgie, kas tirgū piedāvā šo produktu. Mēs esam vienīgie, kas tikai piedāvā Latvijā ražot. Tā kā mums konkurence, protams, Latvijā auguši un Latvijā ražot. Jā, tieši tā. Jā. Bet sāk sabiezēt tā konkurence? Jo tas importa tirgus galvenokārt, kas ir no Ķīnas, tomēr ir ļoti vienkāršots tas process. Tev neko nevajag zināt par ražošanu, tev vajag tikai izdomāt etiķetes dizainu. Tu vari pasūtīt, automatizēt visu šo procesu, kad atnāk ekstrakts, viņu tev iepako, uzliek etiķeti, un tu vari teikt, ka viņš ir ražots Latvijā, jo viņam ir etiķeti uzlikta Latvijā, vai viņš ir ielikts kapsulā. Un, tas ir tas, ar ko mēs caur to mārketingu mēģinām cīnīties. Jāsaka godīgi, 2,5 miljonu apgrozījums. Tas nav joks. Vai jums pirms gadiem 5 bija nojausma, ka šis cipars varētu asociēties ar jums gada griezumā? Noteikti. Tas ir vēl joprojām neaptverams.
neieciklējamies uz ciparu tādu, kad ir par kaut kādu lielu mērķi, bet tas ir neaptveram ražot individuāls mēbeles un sasniegt šādu apgrozījumu. Vai jums ir atvaļinājums? Jā, pēdējos gadus ir tas pirmais posms, veidojot uzņēmumu, ka tu sevi veltīji maksimums iekšā visā dienu. Esi ražošanā un pa nakti bija jāveic cenu piedāvājumi, rakstīt e-pastus un kaut kādus materiālus uzsūtīt. Uz dīvāniņa vienmēr bija atklīsts un tad ceļos augšā un bērni, kur man redzēja guļošu uz dīvānu. Kā ir ar Eiropas fondiem un struktūrālo atbalstu tur? Jo es saprotu, ka zaļais kurs un zaļā domāšana, tā jūs ļoti labi satiekaties. Jā, instrumenti ir daudz un dažādi. Tā kā iespēju atrast atbalstu ir. Mēs arī dažus izmantojam paši. Okay. Jā, bet arī tieši pētniecībā ir ļoti daudz dažādu instrumentu atbalstu. Pats pirmais, vēl pirms uzņēmuma atvēršanas, sākām Valmieras biznesa inkubatorā pirms inkubācijā, kur tikai mācīties, var tādu, ievākt informāciju. Un bija skaidrs, izējas punkts ir milzīgi dārgs. Iekārtas vispārēji, lai varētu strādāt, ir nepieciešami Eiropas fondi. Un tad meklēt, ko var. Attiecīgi varējām uzrakstīt lauka atbalsta dienestā projektu, kas ir līderu projekts lauku teritorijām. Sākam ar to. Viņi apstiprināja un viss. Tad ir jāpieņem lēmums. Projekts mums ir. Un Altums bija gatavs finansēt šo projektu. Atkāpšanās ceļa vairs nebija. Viss bija jāiet. Vienā brīdī jāpieņem. Projekts ir, un tad ir vai nolaist rokas, tomēr nevajag nobīties. Un lecām. Un tad tajā pašā gadā uzrakstījām vēl vienu, dabūjām nākamo lauka atbalsta dienas projektu un jau dubultojās iekārtas. Un tad ir kaut kādu tādu azarta noķēru un saprot, vēl turi fondi. Lielākajos projektos ir mazāka konkurence. Tiem ļoti maziņiem viņi ir uz to vienu darbu, kurš uztaisīs lētāk. Tur tā peļņas mārģa ļoti maziņa. Attīstībai vietas nav, vai ir tāda maza galvniecība, kur ir mantojumā atstātas iekārtas un tur var kaut ko darīt. Bet attīstībai tad tur nav. Tad sanāk, ka drošāk izrādās nedrošāk. Ja tu esi mazs, tas šķiet droši, bet ir nedroši, tāpēc, ka tur ir ārkārtīgi daudz līdzīgo, un tad tur var noknābāt. Tev ir kaut kāds veids, kā tu pārdali riskus? Man ir āboli, ko es pārdodu, un gadā, kad nav varbūt, ka tie āboli dažādu iemeslu dēļ nav tik, nav pārdodami, vienmēr var sakot. Tad man ir sulas pārstrādes seks, kurā es no tiem āboliem spiežu sulu. Tad man ir sula. Bet man bija viena gada, kad man ābols sasita krusa. Tie āboli nebija pārdodami, āboli bija ļoti daudz, un tad man bija dilēma. Izdomāju iešu uz visu banku, un es pat no tiem sasalušajiem es izspiedu sulu, un ja spiež no sasalušajiem āboliem, tad tā sula ir saldāka mazliet un tāda tumīgāka. Un tad es pat izdomāju tādu zīmolu, mazu tādu pseido zīmolu, sula no salušiem gāgas āboliem, un tad, tas man beigās pat tīri labi aizgāja, un tad, tā, jā, bet tā knap izlīd. Mēs, laikam, ir tas, ka mēs esam tendēti uz izaugsmu, un tad man pašam iekšā ir tas dzinuls uz izaugsmu. Tas ir, kāpēc es sajūtos mazliet nelaimīgs iepriekšējā darbā, ka tu stāvi uz vietas. Tas, laikam, man ir tas dzinuls, kad gribas sasniegt kaut kādas jaunas iekārtas, un tad tas dzinuls uz izaugsmu. Ļoti pazīstams sajūta, atzīšu. Jā. Bet patīkam, kad ir realizēts. Ir tiešām prieks, un ja sanāk, tas ir fantastiski. Un ja vienas koka durvis aizvarās, tad jāiekāpj pa koka logu. Tā mēs esam darījuši. Tas darbojās, jā. Jautājums, kas man pašam ir ļoti būtisks, esot savā mazajā biznesā, vai tev ir svarīgi, lai biznesam būtu arī kaut kāda virsjēga, ka tā nav tikai naudas pelnīšana, ka tu atrodi kaut kādu nišu. Dvēseli. Jā, tikai to, kā Anna teica, zilo okeānu, kur tu vari viens peldēt un pelnīt naudu, bet ka arī tam ir kaut kāda lielāka jēga, pienesums sabiedrībai. Ja mēs skatāmies tīru biznesu, tad mēs
ļoti daudz lietas darām nepareizi. Mums nevajadzētu sākt ar to, ka mums ir biosertifikācija un ka mēs visu procesu darām paši. Mēs varētu iepirkt lielā daudzumā sēnes, ātri viņas apstrādāt un ātri izplatīties un palielināt apjomus. Bet mums tas, mums tā pamata arī viena no pamatvērtībām, ko mēs no sākuma esam uzstādījuši, ka mēs to visu gribam darīt pareizi. Jo mums liekas muļķīgi, kad mēs tādu dabīgu, labu produktu ražotu netik pareizā veidā. Mēs gan ar to lepojamies, gan arī cīnamies ar to vienlaicīgi, jo tas nav viegli darīt visu pareizi. Pirmā mana atklāsme šodien ļoti personīgi traumējoša ir, ka abos uzņēmumos, kuriem mēs runājām, pats produkts, attieksme un attieksme pret klientu un izcils produkts un viņa kvalitāte ir mārketings. Viņiem pat nevajag komunikāciju, viņiem ir no mutes mutē. Tas, man liekas, ir kaut kas, ko es negaidīju. Es gaidīju, ka viņi aktīvi medī savus klientus ar klasiskākiem mārketinga stratēģijas. Jā, bet tas ir mazliet cits ceļš nekā mūsu iepriekšējās sērijas personāži. Tas nozīmē, ka ir dažādi ceļi, kā sasniegt šo mērķi, būt veiksmīgam uzņēmējam. Man laikam baigi iedvesmo tas, ka mums ir brīnišķīgs dabas resurss. Vienalga, vai mēs to ņemam patiešo, vai mēs ar to sākam. Tā kā mums ir, tas var būt cēlies no tā, ka es mācos galdniecību ar Latvijā augušu bērzu, bet es apgūstu to arodu, varu ņemt viņu pēc tam no Ukrainas. Tas pats ar sēnēm. Es esmu sēņu, vai man ir sēņu labā attieksme. Es varu šeit ieviest arī kaut ko, kas tad nekad dzīvē nav audzis. Ka mums ir šī ideja plus dabas simbioze. Vai tu atceries, kas bija sarkanais okeāns un zilais okeāns? Protams, es to atcerēšos. Zilais okeāns ir okeāns, kurā tu esi viens no nedaudzajiem peldētājiem. Tev nav nekāds liels apdraudējums. Tas ir, nav arī bīstamība. Tas ir diezgan drošs bizness. Bet sarkanais okeāns ir tāds, kur pilns čumu un muģi no haizivīm un piranjām un viena otru cenšas apēst un ir pārkosti pleci un kājas un ūdens ir asiņains un tev ir jāatrod tas savs, arī varbūt kādam iekožot, tev ir jāatrod tas savs ceļš un savu nišu. Tieši tā. Un tas, ko es sapratu, vienmēr viss prasa mums sākt kaut kur jau citi ir pretī vai sākt, kur neviena nav. Rekur, gan sēnes, gan kokapstrāde šajā gadījumā pārstāv divus dažādus flangus un abiem sanāk. Tāpēc, ka viņi, piedodiet par banalitāti, tic savai idejai. Bet vai ir atbild uz jautājumu, vai labāks ir zilais okeāns vai sarkanais? Viņi abi, šīs raidījums mums pierādīja, ka abi der. Jā. Ko šitais dod? Kas? Tas ir trokšņa ģenerators. Ok, tu teici, ka tas ir trokšņs. Okay. Minūte otrās kategorijas viesuļvētrā uz mūžiem tā mainīs tavu izpratni un tavu bijību pret dabas spēku. Dari to, kas tev patīk, un tad tev būs jāstrādā visu laiku. Es esmu patoloģisks optimists, un man šķiet, ka mēs varam to izdarīt tādā laikā. Bet vienlaicīgi skaidrs, ka mēs gribējām arī pārbaudīt, vai tas ir jautri